Es pilnīgi noteikti zinu, ka ir vesela kaut par lietām, par kurām nav vērts sapraukties. Un ir pilnīgi noteikti lietas, par kurām obligāti ir jāsatraucās un par ko ļoti bieži skolā vienkārši piever acis, jo tas prasa pārāk daudz darba un man par to nemaksā. Tas ir izņemā, ja kaut kādiem principiem ir jākārt pār, tad tas ir viens no principiem, kā ir jāturās. To, ka man nav viena alga. Un ja ir kaut kādi apkārt kolēģi, kas atkārtos principu, es to nedarīšu, ja man par to nemaksā. Vienmēr turies pie tā, ka man ir svarīgi. Man ir svarīgi, man rūp. Man rūp konkrētais bērns, un man rūp, lai tas tiktu darīts labāk, un to var darīt vienkāršāk vai vēl kaut kā. Tas būtu kā reiz princips pie tā ir jāatcerās. Bet jā, dažas lietas paliek svarīgākas un dažas paliek nesvarīgākas. Laika menedžments, jā, man šeit uzsāk. Jā, laika menedžments un arī tas, par ko mūsdienās visu laiku īstenībā runā, bet daudz to mēģina visu laiku pilnveidot, pat arī mēs esam vienkārši prioritāšu plānošana. Tad ir kaut kāds konkrēts lietas, kas pirmajā vietā. Bet es īstenībā par šo jautājumu esmu daudz domājis, un es varu pilnīgi droši pateikt, ka jau viens gads iespējamā misijā ļoti maina tevi, tīpaši tad, ja, piemēram, manā gadījumā tas pabeidz augstskolas reizi aizgājis skolu strādāt, tad tā ir pirmkārt jau pārliecība par sevi un par tām lietām, ko tu īstenībā var izdarīt, tā ir prasme sevi objektīvi arī izvērtēt, ko attīst mūsu pati programma un mācības, jo tas ļoti būtiski mācīties pašam no savas pieredzes, ko it kā mēs visi zinām, bet tā pašā laikā bieži vien neievērojam to kā principu īstenībā. Un tā noteikti mērķtiecība, ko arī mēs strādājam tieši ar mērķu izvirzīšanu, to, kā to sasniegt, bet pats galvenais, man liekas, tā ir spēja nesaskatīt problēmas, bet spēja saskatīt problēmas vietā izaicinājumu un to, kā tur viņi tiks galā, kas pavisam noteikti ir pati galvenā lieta, ko es esmu sevī mainījusi un ļoti lielu spēku, principā mainījusi lauzusi, pēc cilvēkam ir tendence saskatīt problēmu un problēma ir un dažreiz tu iet pāri, dažreiz nē, tad šajā gadījumā vienkārši šis skats vispār uz pasauli kā tāds, ka īstenībā jebkura problēma tikai vienīgi izaicinājums un solis, kam ir jātiek pāri. Tas ir mans lielākais iegūms.